Ugunskura sarunas - Bīspējas podcasts, kur es, Kristaps Zaļais, kopā ar Luīzu Ziediņu reiz mēnesī pie ugunskura aicināsim vienu uzņēmēju un iztaujāsim par to, kas biznesa veiksmes stāstos paliek aizkadrā. Atklāti, patiesi un vaļsirdīgi par to, ko nozīmē būt uzņēmējam. Labdien, klausītāji! Čau, vakar, labrīt, vienalga, kur tu mūsu un kurā laikā klausies. Mūsu jaunā podkāstu sērija, lai būtu tāds spoiler alert ar šiem podkāstu tādiem viesiem, mēs tik ilgi sākām runāties pirms oficiāla sākuma, ka mums tā kā tikpat aizrādīts, lai mēs sākam podkāstu oficiāli, līdz ar to baigie trāpes mums šodien ciemos. Un tas interesantais varbūt tās, mēs nekad neiepazīstam ar saviem runātājiem, mēs liekam jums pašiem to izdarīt. Tā kā lūdzu, mikrofons ir jūs. Čau, čau! Labdien! Labrīt, labvakar, kā Kristaps teica. Jā, mēs esam Einārs un Ieva ar jautājumu zīmi. Bez jautājumiem. Einārs un Ieva pārstāvam Dirty Boards surfošanas dēļas Latvijā. Jā, esam Liepājā, pārstāvam surfošanas kultūru vispār Latvijā un cenšamies popularizēt surfiņu kā tādu visiem interesantiem un ne tikai. Arī tiem, kur nav interesanti. Jā, ieskriedās bišķiņ, jā. Bet, lai mēs neizklausāmies pēc tādu, mums jau patīk surfot, mēs piesolījām nākamā vasarā surfot, bet, lai neizklausāmies pēc surfošanas podkāsta, kāpēc tad Bīspējas varētu būt jūs uzaicināt uz Bīspējas podkāstu? Kas jums tur ir sakarība? Jā, šis ir interesanti, jo arī mums savā ziņā kaut kur procesā ar Bīspējas bija pārsteigums, un tas bija vispār patīkams pārsteigums, kad Rīgas Tradiņu universitāte, kas pēc būtības atbalsta medicīnas lietas un veselības lietas, atbalsta arī tā skaitā veselīgo dzīvesveidu, kurā kastītē mēs arī iekrītam ar surfošanu, jo jebkas, protams, ko tu dari outdoor, ko tu dari ārā, tas arī tev veicina laimes izjūtu, sociālos kontaktus un visas citas lietas tādai foršai labbūtībai. Un patiesībā Bīspējas mēs nokļuvām, jo kā surfošanas dēļ meklējām tādu attīstību, un tajā brīdī mēs nevarējām atrast neko lokāli Liepājā, un tad nāca šis piedāvājums, ka Rīgas Tradiņu universitātē arī ir inkubātora iespēja, un tad bijām ļoti priecīgi, ka mums uzņēma Bīspējas programmā. Un kā beidzās? Tāds fast forward. Viss vēl notiek. Nekas nav beidzies. Beidzās tā, ka mums tik ļoti lika noticēt sev un iedeva tādu uzrāvienu un pierunāja uzrakstīt pieteikumu studentu pētniecības un inovācijas grantam, kuru mēs dabūjām. Tāpēc, lai arī Bīspējas ir beidzies, joprojām mēs aktīvi darbojamies, lai izmantot šo grantu un radītu inovāciju produktu, kas ir pēc būtības Baltijas jūrai pielāgots surfošanas dēles. Pilnīgi, viņi nenolasīja no lapas, ļoti labi. Cilvēks zina, ko runāt, cilvēks dzīvo to. Profesionāli. Pičo. Vai ne? Bet, klausies, tad baigi daudz no šitā jautājumu, bet mēģināsim tā baigi grūti tie Baltijas jūram atsevišķu surfu dēļ. Jo tā surfošana jau tikai tur, Portugāles krastos var notikt vai tur, kur tā. Notikt var tur, kur ir pareizais vējš, tur, kur ir ūdens, un ja tev pareizais aprīkojums ir. Tā kā nebūtu, mums Latvijā ir atbilstošie vēja virzieni, atbilstošajos laikos, un gadlaikos tas ir domāts, un var ķert viļņus, un vajag tikai labu hidru, pareizā garuma dēli, un pareizo attieksmi, tā kā noteikti var surfot, janvārī, februārī, tiklīdz jūra nav aizsalusi, mierīgi to visu var darīt un diezgan kvalitīvi pie tām vēl. Jā, es gribu papildināt pareizo Dirty Boards dēli. Kāds ir šis pareizais dēls? Kas varbūt ir tāds specifika, ko jūs pieminat, kas varētu būt Baltijai? Es sadzirdēju mazliet no Eināra par garumu, bet varbūt vēl kaut kas tāds niansēs. Protams, jūsu noslēpums, bet tā, ko var pateikt citiem? Citiem var pateikt to, ka biezums noteikti ir ļoti daudz spēlē lomu, jo tev biezāks dēls, jo labāk peldamība, respektīvi, tev vieglāk ir noķert, jo mums te viļņi ir vēja radīti, respektīvi, kad viņiem tā enerģija nav tik daudz kā okeāna radītājiem, kas atceļot tur tiem tūkstošiem jūdžu tālumā. Tā kā, mums vajag bišķiņu viņu pielāgot, ar visiem izliekumiem tā, lai viņš tev ir atbilstošāks un lai vieglāk ir noķert, jo, tomēr būtiski tas ietekmē to surfiņu un
ir reizes, ka tu to izmantojot pareizo aprīkojumu, tu mēģinās vēl un vēl un vēl, bet ja tev ir nepareizais, tad varbūt tā tu pamēģini, pasaki, nē, viss, es jau vairs nevēlos. Tas tev pašam dod vairāk iespējas baudīt. Un arī mums bija tāda pieredze, vai ne? Jo arī es nesen aizbraucu, piemēram, surfot, bet paņemot līdzi nepareizo dēli, kas nav piemērots tās dienas viļņiem. Tā pieredze tāda, es varu pašļūkāt tā uz vēdriņu, bet tā īsti nevar noķert tos viļņus. Tas ir no svara. Jā, baigi dārgi tie dēļi. Tā atklāt, tas ir tāds, zin kā. Tad jānāk Protams. runāt. Bet baigi dārgie viņi ir. Es nezinu, tas ir relatīvs, kas vienam dārgs, vienam lēts, vai ne tādā ziņā. Bet cikos mēs runājam? 100, 1000, 10 miljonos. Atkarībā no garuma, ja tu ņem īso dēli, kas ir 6 pēdas, tas ir metrs kaut kādi 70, 80 m garumā, tas būs ap 600 eiro, mums iet 600 eiro, jā, un tad, ja te uz augšu jau 7 pēdas, tas jau būs 700, 8 pēdas virs 800, un ja tu garo dēli 9 pēdas, tas ir kaut kādi jau 3 metriem, tad jau mēs runājam kaut kādiem 900 plus eiro, tā kā, tas 3 metri. Es par nevaru iedomāties, ka es tādu varētu pārvietot. Tas jau tas pāri, Luīze. Mēs pārī varētu sērfot. Pāri tandem sērfošana. Bet redzi, ir jau 12 pēdu arī cilvēki sērfot, tie glaideri tādi, riktīgi garais. Tad 12 pēdas, tas ir iespaidīgs 4+ metri. Tā kā tu vari ķert ļoti tāli dziļumā vilni un tev ļoti garu braucienu sanāk. Tas viss tā atšķirība viņiem. Kā nonākt līdz tādai idejai? Kura ideja? Tas ir dēļas? Jā, nē, ja ir citas mastās, tad... Mēs zinām, Piedalīties bispēsā varbūt domāt tieši tā, es nezinu. Tur, man liekas, īstenībā jau nopičoja mūs tādā ziņā, ne tikai jūs, bet arī mūs. Es vienkārši, līdz sērfdēlim, kā? Sērfdēls, ja mēs tā ātri patinam to vēsturi atpakaļ, tad tajā laikā, kad 12 gadus atpakaļ Latvijā nebija tas aprīkojums, bija ļoti dārgs un ļoti ierobežotā daudzumā, vai ne? Un līdz ar to sanāca tā, ka ļoti gribējās sērfot, bija kaut kā tā urdoņa, kad vajag pamēģināt, un tie viļņi bija kaut kādi, bija šī sapratne arī par tiem viļņiem bija. Un paši sākām taisīt, tādā veidā, tā pašmācības ceļā, tad arī lēnām tas viss tā auga, attīstījās, tā. Sniegbums efekts aizgāja. Tas bija vienkārši vajadzība, nebija aprīkojums. Visi taisījām paši, kā jau latviešu cilvēkam parasti pienākās. Es taču pats varu labāk, vai ne, vai kaut kā tā labāk, lētāk, bet nevienmēr tas sanāk, protams. Galvenais ir no labām domām. Jā, viss tas tā dzirkstēl, kas iekšā, jā. Tā kā, joprojām to turpinam darīt, jau tas jau ir daudz lielākā līmenī, protams, vai ne, un tā pieredze arī ir uzkrāta diezgan daudz tajā gadu laikā. Mums arī, mūsu darbnīcā uz vietas arī ir tie pirmie dēļi, uz kuriem ir forši salīdzināt to, kas tas Dirtybors dēls izskatās šodienā un kādi bija tie pirmie dēļi, grubuļaini, dzeltenīgi, ar visādām, un arī tad ļoti tā forma arī tāda pat nebija tik izsmalcināta. Brutāla. Dēls, ar kuru mēģināt braukt pa vilni, jā. Bet jau nepastāstīja par to foršo momentu, kad, tas, ko cilvēki neiedomājas, kad tos 12 gadus atpakaļ, tad jau nebija arī internetā tāda pieejamība. Tu nevarēji iegūglēt, kā uztaisīt sērfošanas dēli un dabūt savu instrukcijas manuāli. Un viss bija jāatkož pašam, un ka jums arī bija visādas tā kā izaicinājumi, kur jūs gājāt pie vietējiem ciemata laivniekiem, prasīt padomu vai ne? Jā, tas tāda pieredze, kas pārnesās no paudzes paudzē, vai ne? Un tad tu pielieto tādam varbūt mūsdienīgākai, vai ne, pielietojumam, bet, tādā veidā salikām kopā tur tos visus caur daudz kļūdām, caur daudz visādām neveiksmēm, turpinājām darīt un kaut kā tikām caur tam grūtajam starpposmam, kas tāpat kā sērfojot, nevienmēr ir viegls, bet ja tu tam tiec cauri, tad tu paliec pie tā, un tas jau... Kas notur pie tām grūtībām. Jo man liekas, bieži vien tie biznesi beidzās, kad sākās tās grūtības, un tu liekas, kā man šito, tik grūti, neviens negrib. Kā jūs tam tikāt pāri? Es varu varbūt atbildēt uz šo. Ļoti lūdzu pārņemēt. Jo man es ienācu Eināra dzīvē kā Eināra sieva, protams, ne pirms tiem 12 gadiem. viņš jau taisīs sērfošanas dēļas, bet līdz ar to man ir bijis tā brīnišķīgā iespēja pieredzēt dažādas stadijas, kādās viņš tos dēļas ir taisījis. Jo jūs pat nevarat iedomāties, kā izskatījās pirmās darbnīcas, man bija bail uz turieni iet, man likās, ka mani ved, es nezinu, uz kādu ļoti, ļoti bīstamu vietu, kur man ir traks lietas. Un tā kā man liekas, ka tas līdz ar to, tas, kas notur tajā biznesā un liek nepadoties, ja tu paliec kaut kādā līmenī,
kaut kā tas arī tā dabīgi nomirst, tad, tā kā, un es piekrītu arī tam, ka noteikti arī katrai lietai un arī Dirtyboards kādreiz arī būs tas tā kā beigu punkts, tas tās dabīgais cikls. Vismaz tā mums inkubatorā arī saka, ka tā kā, katrs biznesam ir kaut kāda dzīvotspēja, bet šobrīd tas, kas mūs ir noturējis, tas, ka visu laiku mēs pa tādu spirāli ejam uz augšu, ka mēs, jo īpaši tāds liels tas katalizators bija tas, ka mēs uztaisījām publisku to darbnīcu, kas jau ir surfshops, kur var atnākt, kur vairs nav bail cilvēkam nākt, jo tas ir foršā vietā, pilsētas centrā, tas ir interesanti, tas ir aizraujoši un, tā kā arī tādam garām gājējiem no malas patīkam, un tad mums līdz ar to ir visu laiku izdomājot kaut ko jaunu, ka, hei, varbūt apkopojam to pašus dēļu modeļu idejas un tā kā noformulējam viņas savādāk, izdomājam foršus nosaukumus tiem dēļiem, kāpēc lai viņš nesauktos Space Cake, tiem trakajiem, kas grib uzšoties kosmosā, tie īpaši ātrie dēļi, un tā kā, katru reizi vienkārši attīstot to, ko tu jau dari, vienkārši paceļot aizvien jaunā līmenī, man liekas, ka tas ir tas, kas mūs arī notur un kāpēc mēs strādājam pēc tiem 5:00 arī vēl šai savai biznesa idejai. Jā, un es tagad to visu varbūt tās ietēpšu 3 vārdos, vienkārši to, ko man dārgā mīļā sieva izstāstīja. Jā. Iekšā jābūt sirdī, ja tev ir sirds tajā lietā, tu vari darīt jebko, un to mēs izpīpojam ārā, bet tu vari darīt visu, ko tu vien vēlies, un tu joprojām pie tā pieturēsies, jo tas ir tev, sirdī kaut kas, nevis tikai finansiāls gūms vai kaut kas, tu to dari tikai tāpēc, lai tev būtu kaut kas, tā. Jā, un šis ir svarīgs moments šeit noķerēt to, ka surfotāji patiesībā ir lieli romantiķi, un to tikko Einārs atklāja, un tā arī ir visi surfotāji, Džeiki, kur tādu, izstāst baigi tādu stilīgi un nopietnē, īstenībā viņiem visiem patīk sēdēt uz surfošanas dēļa, saulrietā, lūkoties un baudīt dzīvi, un tas ir ciekšā ļoti svarīgi. Jā. Piekrīt, Mīlīgi. Tāpēc man vienmēr licies, ka man tas surfošanai jāpatīk. Es tagad saprotu, kāpēc man tā liekas, ja es esmu romantiķis. Ja tev patīk iet mežā sēņot vai darīt jau kādas citas lietas dabā, tad noteikti tas tev patiks. Jā, tas ir. Es drīz gatavojos braukt gandrīz uz jūsu pusi, uz Jūrkalni. Būtu tas makšķerē, tikai jāsagaida, kad kāja man bišķi sadzīs. Jā, tā kā. Kāpēc būtu tas surfa dēļ? Vai ne? Vispār. Tomēr ir kājiņas jūras ūdenī. Viss izpildās. Bet, ziniet kā, es domāju, ka, man nevar nepajautāt, jo ir dažādas teorijas par to, ka biznesi tā kā ģimenē kopā ir labi un slikti. Jums izskatās, ka ir baigi labi. Kā ir vīram un sieva var nodarboties ar kopīgu lietu, un kas ir biznesa? Tā kā tu saki, īstenībā, man liekas, gan labi, gan slikti, jo man liekas, ka to nevar iemest tādā vienā vai otrā galējībā, un droši vien ne visi pāri var to darīt, katram pārim ir cita dinamika, un kādam varbūt tas tiešām arī traucē attiecībām un tā, bet jā, un tas nav viegli, tas ir izaicinoši, ir kaut kādi brīži, kad vīrs ieguļās gultā un sāk stāstīt par kaut kādu nākamo rīlu, ko vajadzētu uztaisīt par surfošanas dēļiem. Un tu tik domā, ļoti caurvījās. Jā, tev sanāk, tas, ko tu dari, vienkārši tavai ģimenes ikdienai, vienkārši viņš visu laiku paralēli iet, saprot, un baigi viegli ir izlavierēt, respektīvi, jebkurā sarunā iemest kaut ko iekšā, ko varbūt tās tajā momentā, nevajadzētu. Read the room. Bet mēs joprojām vienkārši strādājam pie tā, tas ir tāds, ok, labi, tā kā, bet varbūt ieplānojam sapulci, kurā tad mēs runājam tikai par Dirtyboards, un šodien pie pusdienu galda parunājam par jebko citu. Tas ir joprojām izaicinoši, bet vienkārši katru dienu tā kā jāpierediģē mazliet, jā. Un, lai aizstāvētu mazliet to Eināru, kurš naktī pirms gulētiešanas, kad sieva visticamāk kaut ko citu runā par darbu, es arī runāju, man ar sievu nav viens darbs, bet es ar viņai stāstu idejas, līdz ar to praktiski. Ja tu izventilē, tu vienkārši tu info palaidi, kosmosā, lai aiziet. Ja sievai nepatīk, tad es nezinu, lai kādam citam patiktu. Man liekas, tas ir vienkārši pirmais tests. Jā, bet īstenībā, man liekas, ka pirmām kārtām un primāri tas ir aizraujoši arī kopā darīt. Tā kā, šāds projekts, tas ir jebkas, vai tu uzņemies projekts bērns vai projekts remonts dzīvoklī, vienkārši ģimenes biznesa ir vēl viens projekts, ko tu dari kopā ar savu otru pusi, un galvenais, ka tā interesi kopīgi, jā, un jo es arī, tas, kas mans hobijs, es dīdžejoju, un tad mēs mēģinām apvienot to surfošanu ar mūziku kopā, ka, teiksim, tā kā arī mūsu tajā surfshopā arī paspēlē kaut kādas reizes tā balītes, un kuras beigās nebeidzās. Un, jā, tā kā kaut kā apvienot tās kopīgās intereses arī, tas ir tāds kā mūsu tā kā ģimenes radošā telpa īstenībā, kur mēs varam tā kā paši izpausties abi divi. Super, bet klausies, es tagad klausos, tur notiek kaut kāds veikals, kaut ko var nopirkt, ir DJ. Kur to visu atrast, saprast, varbūt var pastāstīt, jo man jau uzāķējāt.
Instagramā es arī gribēju teikt, Instagramā izskatās, ka jums ir brīnišķīgs community tur, un tas izskatās ļoti tā aicinoši, vilinoši, jā. Protams, jā, mēs Tie esam naktī taptie rīli, tāpēc tas tā izskatās. Ai, Naktī Kristap, apspriest, mēs esam, jā, mums tās telpas ir atrodas Liepājā, Juliānas pagalmā, Kuģinieku iela 5 pēc adreses. Tā jau var pateikt jums. Tie, kas zina Liepāju, tie noteikti zina, kas ir Juliānas pagalms. Vispār tā vide ir ļoti radoša, pilna ar māksliniekiem un tādiem cilvēkiem, kas kaut ko rada. Respektīvi, jā, tad mēs esam tur tā. Droši lielākoties mēs Instagramā darbojamies. Tas tāds mūsu, ar kuriem mūs var redzēt arī digitāli savā telefonā vai datorā. Bet, jā, tā kā, to saturu veidojam atbilstoši. Nu jā, atnākot pie mums pēc būtības, tā arī, kad ir daudzas lietas, un tā kā mēs brīžām arī cenšamies varbūt izkristalizēt kaut ko, pamēģināt kaut ko nolikt malā, bet šobrīd tas, kas ir izkristalizējies, ir, protams, ka primāri ir tas, ka tu atnāc, un tev ir tā unikālā iespēja ieraudzīt dzīvē aiz stikla sienas, tā kā televizorā vienkārši skatīties, kā top sērfa dēles, kā izšeipo to formu, kā nolaminē, un tā kā cilvēkiem, kuriem patīk šīs tehniskās un radošās lietas, un kas varbūt strādā ar tiem materiāliem, arī jau īpaši interesanti, tā kā primāri tu nāc pēc tās pieredzes, un vienmēr tas surfošanas dēles Baltijas jūrē būs tā pirmā lieta. Bet vienkārši, lai ir tas burziņš apkārt, tad mums līdz ar to ir arī kaut kādas pamatlietas, kuras, kā mēs to esam nodefinējuši, ja tu esi surfers un atbrauc uz Liepāju un tu esi kaut ko aizmirsis mājās, tad visticamāk pie mums tu to atradīsi. Tā, lai, teiksim, kaut kāds vaskiņš, saplīst kaut kāda kājasaita, lai vienmēr tā kā tu vari tādas pirmās nepieciešamības preces pie mums atrast. Un vēl viena lieta, kur man vairāk sirds ir iekšā, jā, ka mēs arī esam sākuši taisīt mērču un ļoti, ļoti lepojamies arī ar mūsu dizaineri, kas ir Dārta Veispala, kas mums ir uztaisījusi jau no pirmās reizes, sveicies Dārtai, jau no pirmās reizes, kā viņa uztaisīja mums dizainu ar sērfošanas elementiem, kur ir gan karostas, tetrapods, gan jūras sērfadēls, un mēs to dabūjām. Mēs arī īstenībā pat vienu tēkreklu izstrādājām veselu pusgadu. Tā kā, tie produkti tiešām top super lēni, lai atrastu tieši tādu, kāds mums patīk, un nevis, lai tas būtu ķeksīšu pēc, bet lai tas būtu tā, kad ir tiešām forši un gribās viņu nopirkt un gribās būt. Un tā kā šīs visas mazās lietas ar manu mūziku fonā arī tur arī notiek, tā. Tikai, lai pareklamētu. Sakojot Instagramā, viss info parasti tur tiek salikts, un visi droši nāk ciemos padoziņu, ka nāk, protams, un tas. Jā, jo darba laiks mums ir atkarīgs no surfošanas prognozes, tas tā kā nav 9 to bohēmisks, citiem vārdiem sakot, neesam, jā, mēs kaut kāds lielveikals esam tādi vairāk, kad ir sērfiņš, tad esam ūdenī, ja ir radošais, esam tur tā, vai ne, bet, viss var sarunāt un viss var pielāgoties, tā kā jā, everybody welcome. Vienkārši reklāmai, es arī ticu pie viena no jūsu merčiem tēkrakla, viņš ir mans mīļākais tēkrakls, viņš ir reāli labs. Viņam ļoti foršs dizains. Jā. Toreiz, kad mēs redzējām, jā, noteikti var uzteikt. Var atbalstīt mūs kā vietējos, jā, kad tas tāds mums ilgi, kā jau teicu, 6 mēnešu lolots, vai ne, un tas tāds nebija vienkārši no plauktiņa. Un tas tēkraklis, kāpēc ir arī tēkraklis, īstenībā viņš liekas tāda varbūt muļķīga, varbūt tāda standarta lieta, bet īstenībā tas, kas tiek aizmirsts arī, kas surfošanas kopienā, tā, ka tu atnāc īpaši pie tāda atsevišķa šeipara, kurš taisa to dēli, tas tēkraklis ir kā žests, ar kuru tu atbalsti to darbību, kā es vienmēr saku, tā kā thanks for support, vai ne, ka tā kā katrs tēkraklis, ko jūs iegādājaties, patiesībā ir investīcija atkal jaunos dēļa dizainos, modeļos, un tas ir tā kā support your local shaper, un tā kā visā pasaulē tā kultūra tāda ir, un to var ļoti just arī tieši ārzemnieki arī, kad, un tas man vienmēr nebeidz pārsteigt, ka kā Liepājā mūsu bodīti var atrast cilvēki no Sietlas, Kalifornijas un Melniskā, kas arī parāda vienkārši to, ka tā sērfošana ir tāds one love, un ja cilvēks iet ar specifisku mēķi, viņš ir atgadījies Latvijā, viņš grib sērfot, viņš atradīs tieši mūs. Un to tēkraklu arī tā kā vienmēr kā ārzemnieks ienāk, viņš vienmēr tā kā paņem vienkārši, lai izrādītu to atbalstu. Un tas īstenībā ir kā biznesa, tā kā maziem tādam uzņēmējam, tas ir ļoti spārnojoši. Tas tā kā ir kaut kādos brīžos, ka tu bišķiņ arī nogurst, un tā kā arī sāc, protams, domāt visādas biznesa eksistenciālās domas, vai vispār tas ir vajadzīgs. Un tad, ka kāds nopērk tēkraklu, tas tāds, nē, mums ir jāturpina šeit darīt. Cilvēki atbalsta mūs, jā. Tā kā tas patiesībā ļoti, ļoti simboliska lieta, jā. Super. Klausies vienkārši, lai tā pamainītu vispār un visu aizšaut citos apvārkšņos. Kādas superspēju jūs katrs gribētu?
Superspēja. Es nezinu, jādomā, nu, tas ir izvēle no supervaroņa pieejamā. Tu vari būt arī savu supervaroņu, superspēju, bet kaut kas tāds, kas reāli mums nepiemīt. Tur nezinu, zibens ātrums, teleportēties, tur lasīt domas. Es zinu savējo, lai cik ļoti man patīk diendusiņas un pačučēt, es ļoti gribētu, lai man superspēja negulēt vispār. Un tā kā darīt tās 24 stundas visu laiku, jo man tiešām vienkārši pietrūkst laiks un beidzās enerģija kaut kādā brīdī un vienmēr dienā ir pa maz laika, lai izdarītu tos tādus tekošos darbiņus un visus sapņus un ļoti daudz, kas paliek tikai tādā ideja līmenī nerealizēts uz ļoti ilgu laiku. Tā kā es gribētu savu superspēju vienkārši negulēt. Gribētu būt Batmans uzreiz ar nebeidzamiem finansējuma līdzekļiem. Okay. Man Batmans patīk kā supervaronis, jo viņš tā kā, nav tā kā ar īstām superspējām, viņš vienkārši ir superspēja bagāts. Viņš nereāli bagāts. Jā, jo viņam nav, tā kā superspējas. Jā, bet viņam pieeja līdz finanses līdzekļu supports, lai viņš varētu darīt lietas. Vai kā mūsu dēls saka, Bekmens, tā kā es gribētu būt Bekmens. Ļoti labi, ļoti labi. Un, ja jums būtu tā prasīt, kas jums liekas kā rakstura īpašība tāda svarīga uzņēmējiem? Kas uzņēmējiem ir jābūt? Lai būtu veiksmīgs bohēma, romantisms vēl? Noteikti jābūt sakārtotam un pedantiskam cilvēkam, jo tas bizness, tās visas nianses, sākot ar grāmatvedību, beidzot, nezinu, ar stokčeku vispārējo, man liekas, ļoti būtiski ir tā visu tā ļoti labi saskaitīt, pārskaitīt un vienmēr būt, tā kā izvērtēt, un tu zini, kas tev darās jebkurā momentā. Un šī ir patiesībā lieta, ko mēs ļoti novērtējam arī savos sadarbības partneros, kad izdodas atrast tādas sadarbības partners, kur tu jūti, ka viņš ir tikpat pedantisks un vienmēr ievēro termiņu, un viss ir iepakots līdz pēdējai niansei. Un, tā kā, kad ir tiešām viegli sastrādāties un ļoti patīkam tā sadarbība ar tādu uzticamu to partneri. Bet es gribētu teikt, uzticamība. Reliability. Ir cilvēks, vai kurš biznesa uzņemās atbildību par to, ko viņš dara. Tas arī ir noteikti svarīgi jābūt. Jā, jo īpaši radošā vidē ļoti, ļoti viegli aizplūst, deadline'us aizmirst, un tas tā kā bieži ir frustrējoši arī mums pašiem. Tā kā mēs paši mēģinām to un ļoti novērtējam arī citos, kad ir tāda ļoti tāda struktūrētība un organizētība. Tā kā tas ir tās noteikti liels pluss. Bet man liekas, tas persistence, tāda tā kā konstantums, tā kā. Vai drīzāk izturība vienkārši. Tāda izturība drīzāk ir, jo tas ir vienkārši, protams, tas paprasa daudz resursu, tas ir ļoti nogurdinoši, un ka tiešām tās lietas atmaksājas tikai, ja tu ieguldi to smago darbu, tur tā nevar tā ieiet iekšā, man liekas, tāds, ar cerību, kaut ko bišķiņ pačikināšu, un tad baiga nauda bija no debesīm. Kad jābūt tā izturībai, vienkārši ja tu esi stācis, tad tu močīši tādu maratonu riktīgi, un man liekas, tā izturībai jābūt tādai kārtīgai maratonu izturībai, tas noteikti nav sprints. Es vienmēr saku arī, man patīk, citēšu mūsdienu slaveno poētu, vienu no saviem mīļākajiem, Rolands Čē, kurš saka... Diždomātājs. Jā, viņam ir tāds rindas, esmu šeit uz labu, ne uz ilgu laiku, un tu man vienmēr patīk papildināt, ka mēs esam šeit uz labu laiku, bet mēs esam arī uz ilgu laiku, tā kā mēs strādājam ilgtermiņā, jā. Klausies, un savā ziņā pārklāsies ar Rolandu Čē jautājumu, varbūt atbild būs Rolands Čē, bet ja jums būtu iespēja katram, pavadīt vakariņas ar jebkuru cilvēku, vienalga dzīves, nedzīves, kurš tas būtu? No lieliem šeipariem kāds, ne? Es noteikti ņemtu kādu no tādiem meistariem, kas to dara jau gadus 40, vai ne tā. Es noteikti viņam uzjautātu visādas knifiņas, ko noteikti tādā vienā vakariņa reizē tur šoku vai tu visu vari aptvert, saprast, bet es noteikti ņemtu kādiem no tādiem slavenākiem, vai ne? Pasaka mums kāds, kas ir slavens. Jā, kas ir kāds slavens? Slavens, piemēram, Matka Zuma ir tāds Havajā, kas viņš šeipo tik daudzus gadus jau, un viņam ir, es arī ik pa laikam uzčatoju ar viņu, viņš ļoti atsaucīgs, viņš vispār down to earth, kad jebkuru, jautājumu viņš atbild, iesaistās, un tiešām cilvēks dzīvo to, un tu redz, ka tas bizness, tas tvēriens ir vienkārši, milzīgs, vai ne, un viņš atrod laiku arī tādam, maziem kā mēs no Latvijas, vai ne, viņš vienkārši arī tur tā iesaistās un atbild, ka tas tāds, noteikti, kad matam, jā. Super, ja tev Rolands vai kāds cits?
Nē, es arī pievienotos droši vien enormas vakariņām. Es varbūt dotu priekšroku kādam no Austrālijas lielajiem šeipariem, jo zinu, ka no turienes nāk vairāk, jo vienkārši ļoti gribētu uz Austrāliju aizbraukt, jo tā arī ir viena liela starptautiskā Vakariņas paradīze. Austrālijā, yes. Jā. Jā. Pops Pēvičs, jā, vēl viens tāds liels, viņš vispār jau no 60. to visu dara. Tā kā, nu, noteikti tās tie cilvēki, kas ir jau tādi humble masters, vai ne, kas to arod, nu, piekopi, vai ne, un viņi nav tur uz to milzīgo, nezinu, peļņu orientēti, viņš ir vairāk, jā, vienkārši viņš mīl to, ko dara, un viņš dod citiem iespēju, nu, baudīt viņu tā gadu laikā uzkrātot pieredzi. Jo tā atšķirība jau ir, ka viņi joprojām taisa ar roku, jo tas kas Jā. jāatcerās, ka veikalā ieejot, pērkot surfošanas dēli, tu pērci rūpnieciski ražot surfošanas dēli, un tā meistara roka, kas ir tā kā radījis to, tā jau ir tā mīlestība, tā kā, un tas ir tas atšķirīgais, jā, kas ir tā kā, nu, ar savu pieredzi vienkārši to formu izkops, nevis vienkārši nu, tā kā nofrēzēts. Un, jā, ar mašīnu, vai ne? Izklausās vakariņas mums kaut kādā šeipotavā, kur tā izdēļas starp pudaplastēm, jebkurā gadījumā. jā. Viss pagaidām uz to iet. Kā jums ir ar grāmatām, filmām, nezinu, podkāstiem? Pietiek kaut kam tādam laikam? Tā kā pašiem klausīties, īstenībā, jā, diezgan. Brīvajā laikā ierakstīt podkāstu. Jā. Jā, ar to domu, ka tā kā trūks brīvā laika kaut kādām, nezinu, atpūtas lietām, vai? Nē, nu, tad jau redzēs, kur tas ceļš aiziet, bet tad sanāk, jā? Kas ir jūs, tā kā esat grāmatu cilvēki, filmu cilvēki, podkāstu cilvēki, vai viss jums patīk? Mēs grāmatas daudz, Zēnārs lasa Kindlu daudz, es arī lasu, mums vienmēr strīds par Kindles versus drukātās grāmatas. Es zinu uzvarētāju, bet ok. Nu, Kristap, kas tad ir uzvarētājs tavā skatījumā? Nekas. Es nevaru iedomāties cilvēku, kas stāsta, ka vajag roku darbu, ka jāsajūt, nu tā garšīgi, ka viņi stāstīs, ka Kindle ir labāks par vecu grāmatu. Es nevaru iedomāties. Protams, ka veca grāmata ir galvenais. Nu, smarža noteikti, un tā kā tās lapas jūtās tekstorais, bet no praktiskā noteikti, kad es vairāk Kindlē, jā, tā. Nu. Patīk arī modernas tehnoloģijas, jā. Jā, bet tā vispār, nu, es personīgi esmu diezgan liels fantāzijas cienītājs, un tā kā man viss, sākot Grezena pavēlnieku, beidzot ar, nezinu, Zvaigžņu kariem, tas ir manējais, tā kā vienmēr var atrast laiku tam un būt kaut kā tajā iekšā. Bet, protams, jāsaka, mums arī Netflix ir diezgan liels. Jā. Reklamē. Prasīsim sadarbības līgumu. Labi, bet kas tad būtu, pieņemsim, viens seriāls un viena grāmata, ko jūs ieteikt mūsu klausītājiem noklausīties, izlasīt, noskatīties? Es aiziešu pēc tās grāmatas. Tas ir cilvēks uzreizām. Benefit, kad ierakst no mājām. Ļoti garīgi izaugsmes noteikti kaut kādu materiālu. Tad tu kaut ko tādu. Es tagad domāju, kas man tās tagad sejošais, ko es tā skatos īstenībā. Nu, kas tā tur ir? Ok. Ne, no grāmatām es vienkārši varu padalīties, ka šobrīd es lasu tādas, nu, viņi ir tāda, nekāds super bestsellers, bet tas nosaukums ir 4000 nedēļu laika pārvaldība mirstīgajiem, un autors ir Olivers Bērkmens. Es šo grāmatu paņēmu grāmatnīcā, tāpēc, ka man bija tāda ļoti aktuāla visa prokrastinācijas, produktivitātes tēma, un, nu jā, ka kaut kā visu laiku mēģināju saprast, nu kā lai es visu arī apvienoju un izdaru tās miljonas lietas, kas noteikti arī katram uzņēmējam ir būtiski. Un šī grāmata, es viņu lasu lēnām, un man viņa tiešām patīk ar to, ka viņi iedod tādu apziņu, ka kāpēc tās 4000 nedēļas, jo tas pa lielam ir tas nedēļu skaits, kas vidēji cilvēka dzīvē ir. Pa lielam tev ir tikai šīs 4000 nedēļas, tā ir tā eksistenciālā apziņa. Un ka patiesībā, jā, un tur ļoti daudz raksta par to domu, ka nu, tu nepaspēsi visu. Nu, nebūs tas punkts, ka beidzot es izdarīšu visu šo, un tā, kad vērtībos, nezinu, biznesam būs izdarīts viss tas, nu, tad es aizbraukšu, nezinu, uz Maldīvām un sacelšu tās kājas gaisā. Ka patiesībā, jā, ka visu laiku tā dzīve notiek šodien, un vienkārši tā ir izvēle. Vienkārši visu laiku izvēles ar tavām prioritātēm, un izvēles ar to, ka, nu, ka tev jāsaprot, tā viena dzīve, varbūt tu nerealizēsi savas 3 grandiozās biznesa idejas, nu, tev ir jāpaņem viena, nu, kurai tu
veltīs to laiku. Un tur tāda ļoti, ļoti interesanta tā perspektīva uz to laiku, uz to produktivitāti un kāpēc mēs prokrastinējam. Un man tas arī palīdz varbūt sakārtot to savu ikdienu, īpaši tajos brīžos, kad, kad mēs arī tā kā plīstam un liekas, ka ir pa daudz un vai neejam pietiekami ātri un neattīstam kaut kādas idejas, tad kaut kādas, teiksim, literatūra kā šī tā kā palīdz atkal atgriezties pie tā, kas pēc būtības ir tas būtiskākais. Tāpēc es cilvēks pat nebija tikojot. Viņa atnesa grāmatu, nostāstīja reāli review tādu, kad... Mēs jau bijām visā sarunājuši pirms tam. Jā, tad... Okay. Bet šis arī ir svarīgs moments, ka mēs fanojam viens par otru. Tas ir svarīgi. Lielākie fani viens otram, jā? Ja pa grāmatu es varbūt tā seriāli var ieteikt pastīties cilvēkiem, kam patīk vispār fantasy, nezinu, space un vispārējais. Apple TV ir For All Mankind saucās. Un tas seriāls, un respektīvi tur ir 3 vārdos stāstot, kā cilvēks varēja attīstīties, kad pēc nolaišanās uz mēnesi, respektīvi, kad ja tas būtu turpinājies, un tas būtu vairāk ieguldīt līdzekļu tajā visā, nevis kā mūsdienās, vai ne? Tā kā iesaku visiem noteikti pastīties tiem, kas interesē tādas lietas. Tā kā. Un tur sērfošana arī parādās kaut kādā brīdī. Tikai kosmosā, to es izplatījumu dzīvēs vienīgais, bet tā. Nu, super, ļoti labi ieteikumi. Mums katrā podkāstā mēs slēdzam derības ar runātājiem. Attiecīgi derības izdomājat gan par ko jūs, un arī uz ko izdomājat jūs. Mums ir bijis vispār kaut ko derības, ja jums vajag padot, tā kā par ko ir bijis, vai jums jau ir prātā? Droši vien, kad kaut kas, kad rekur Kristaps un Luīze atbrauc uz Liepāju uzsērfo. Kaut kas par to. Labi, par tritiem skaitu tur pirmajā stundā. Pēc gada. Pēc gada. Jā, bet termiņam varbūt bez termiņa vienkārši, kad kādu dienu jāatbrauc jāuzsērfo, un tad... Cik ilgi vispār ir sērfošanas sezona? Visu caur gadu, kamēr jūra nav aizsalusi ciet. Okay. Ziemā būs grūtāk, jo ziemā tev vajag biezāk hidru, respektīvi, kad vasarā tev būs vieglāk to izdarīt. Mazāk līdzekļi vajadzīgi, lai tur varētu, ja sadāk ziemā nāk ekipējums līdz tur cimdiņu, zābaciņu, hūdī. Tur. Ziemā bija šīs sasals skropstas, tāpēc varbūt labāk ir mēģināt vasarā, jā. Bet tā sezona mums, tik līdz jūra vaļā, vai ne? Un, protams, kad lielākais, populārākais ir vasaras tie mēneši, vai ne? Un tad arī instruktori vairāk pieejami, īpašo Pāvilos tā ir, tā kā noteikti. Mēs soļi vasarā drošāk. Ziemā tas tad mēs atbrauksim, un tad kas mums jāizdara, uz ko mēs atdarām? Tā kā pirmajā stundā, nezinu, kritieni, kurš pirmais vai Luīze vai es uzkāpšu uz dēli. Tas ir ļoti labs, jā. Kurš pirmais varētu, teiksim, tikt kājās un nobraukt to vilni, jā. Tas būtu tāds diezgan labs. Un ko dara zaudētājs? Zaudētājs izmaksā pārējiem pusdienas droši vien. Ok. Mums jau, mēs vienreiz kaut ko, kas tur bija par screen time, man jau Kristupam jāizmaksā, un kas tur vēl tik nav. Jā. Labi, sapīt. Bet vēl viena aktivitāte, ko mēs varam darīt kopā īstenībā, kad ja jūs, jo nevienmēr arī atbraucot uz Liepāju, ir tā prognoze un ir tie viļņi un sērfošana, un ja gadījumā sanāk tā, ka mēs nākamreiz tiekamies darbnīcā un nav tas sērs, mēs varam visu uztaisīt tetrapoda piekariņus, atslēgt piekariņus, ko jūs paši varat izliet, un katrs priekš sevis, jā. Un tad mēs arī, varam arī attiecībā uz tiem piekariņiem kaut kādu mazo darību uztaisīt. Tas kaut kas tāds, kas jums paliks pa piemiņu. Un pusdienas skaidrs, kad ir praktiski, kā jūs dzirdējāt. Man jau vairākas ir. Klausies, bet es tā kā, es esmu 100 gadus atpakaļ, bet tā kā dēli brauc, bet ar snova dēli. Man tā kā varētu būt cerības uzvarēt Luīzi vairāk, ja viņi nesnovo vai nē. Vai tas tā nestrādā? Tas ir tavs pieņēmums, ka es nesnovoju. Nē, tāpēc es prasu, es gribu noskaidrot, vai man ir cerība, vai jāsāk krāt nauda. Jā, tā Luīze, vai viņas neiesniegt vēl brauc? Ir man nedaudz pieredze, jā. Pieredze ir ok. Tad atkarīgs no līdzsvara, es pat teiktu, un neatlaidības. Man liekas, neatlaidības abiem diezgan laba ir, un tas līdzsvars to gan es nezinu, kā jums ir. Šobrīd izskatās, ka mazliet sliktāks līdzsvars. Ar līdzsvaru? Es eju dejās, dejoju baletu, tā kā. Es dzīvoju uz vienas kājas. Es esmu tā konstanta balerīna. Pišķiņa. Toči, klāsies abiem diviem. Vienāds pilsēts. Vienāds punkts pēc būtības. Vai ne? Labi. Nē. Bet es domāju, ka mēs varam palikt pie šīm darībām, bet tad, kad Kristupam būs reāli iespēja apstāties, Kristupam būs 2 funkcionējošas kājas.
Jā, nē, tas būtu labāk. Es piekrītu šim. Tikai bišķiņ, tikai nedaudz Tā, labāk. nē, man liekas, vienkārši ar bet- kāju vienu bišķi grūtāk surfot, bet, kā saka, ko neizdarīs jautrības Vai ne? dēļ. Ko neizdarīs. Bet, klausieties, man liekas, jūs ik pa laikam tādu metat, tādus ieteikumus, ja tā var teikt, tādus uzņēmējiem un tādiem jaunajiem uzņēmējiem. Bet, šo visbiežāk klausās, studenti vai tie, kas domā par tādu uzņēmējdarbības uzsākšanu. Kāda būtu jūs tā top 3 ieteikumi, par ko ir vērts viņiem padomāt, saprast, ka, hei, šis ir svarīgi, ka šis ir no mūsu pieredzes, ko mēs jums ieskam. Tā top 3 savu tipu citam, lai viņam tas nav jāpieredz. Es gribētu varbūt sākt, jo, zikā, lai neizklausītos tur pamācoši, un ka tev ir vajadzīga, nezinu, tur izturība, atbildība un šīs visas tā kā atslēgvārdu lietas. Īstenībā pirmā lieta, ko es ieteiktu, ir braukt ciemos. Respektīvi, tev ir ideja, tā kā mums, kad mēs nodarbojamies ar surfošanas dēļiem, man šķiet, ka mums ļoti plašu pasauli pavēr tas, ka mēs nevis tā kā tādi konkurenti uzvedāmies, zin kā, kas tur tikai stalko Instagramā un tur tā kā vērtē un tā, bet mēs reāli vienkārši čau, hei, sadraudzējamies ar šiem cilvēkiem, braucam ciemos, mēs atklājam, jūs pat nevarat iedomāties arī kādas darbnīcas, kur tā kā, nezinu, galdnieki taisa dažāda veida, ne tikai sērfošanas dēļas, arī supa dēļas, un šādā veidā braucot ciemos, mēs gan nonākam vietās, kas mums liekas kosmos, un liekas, wow, līdz tādam līmenim mums ir ko augt. Un no otras puses arī esot paši atvērti, arī pie mums nāk cilvēki, kuri varbūt vēl tikai domā par kaut ko tādu, un kuriem atkal mūsu vieta liekas kosmos un kā nākamais līmenis, kur augt. Un es ļoti, ļoti novērtēju šo tā kā pieredzes apmaiņu, jo mēs jau visi kaut kur esam kaut kādā attīstības punktā, un tad ir svarīgi redzēt gan to potenciālo nākotni, gan arī palīdzēt tam citam savam draugam redzēt, ka, hei, kaut vai jau, nezinu, sperot pirmos soļus un mājās uztaisot, tas, nezinu, kaut kādu stūrīt ar šo biznesu, tas varbūt arī kādam citam jau ir nākamais solis. Tā kā, man liekas, ka tā ir pirmā lieta droši vien, kad draudzēties, tā kā būt vairāk sadarbības partneriem nekā konkurentiem un nebaidīties braukt pēc pieredzes apmaiņas. Es ļoti piekrītu, mums Latvijā pie tā daudz jāstrādā. Mēs šito jau saprastu, mēs būtu krietni foršāki. Protams, jo lielāks uzņēmums, tas jau ir komerces noslēpums. Tur jau, protams, tur tā bišķi savādāks. Bet, kāds saka studentiem, visiem, kas grib kaut ko uzsākt un darīt, tas ir, es domāju, jā, tāds... Vienkārši ēnot. Vienkārši, jā, būt klāt tam, ko viņi arī grib taisīt, vai ne, un būt atvērtiem, draudzīgiem, un jā, to kā jau saka. Jo ļoti bieži tas tavā galvā ļoti daudz, kas izskatās, un ir daudz tā kā idejas, un tas paliek tādā tikai fantāzijas līmenī, ja tu neieraugi to realitātē, un realitātē var tas pirmkārt varbūt kaut kādas lietas, kas tev liekas tā kā kosmos, tu paskaties, bet īstenībā, hei, to var izdarīt, un to var izdarīt šādi, varbūt vieglāk nekā es biju iedomājies, vai arī gluži pretēji redzot to dzīvē, saprot, tomēr tas nebūs mans, un tev vajag kaut ko citu, jā. Bet mums tas arī prasīja 12 gadus, kamēr sākām draudzēties tā kārtīgi. Tam tev jāmaina tam mentālā, jā, tā bišķiņ tā, nezinu, tas kā tu redz tās lietas, vai ne, un tas tāds, Jāpieņem, ka ar sevi jāstrādā, jāstrādā. Bet labi, otrais es varētu minēt to, jā, kā jau es teicu, par to sirdi, kad iekšā tajā jābūt ir noteikti, jo tu zini, ja tu to vari darīt bez atalgojuma un tu gribi to darīt, tad tu to noteikti vari darīt arī saņemot kaut kādu atlīdzību par to, tā kā jā, tas ir būtiski un jā, tā kā, es tā teiktu, vairāk fokusēties uz attīstīt kaut ko tādu, kas tev tiešām riktīgi cepī, kā saka. Jā, un es īstenībā... Jā, un es gribu šodien noslēgt ar trešo lietu, kas man liekas, ka varbūt arī viņa neatbilst kaut kādiem kanoniem, ko māca, bet man liekas, ka tā prātīgā lieta, ko darīt, ir tā kā, nemesties ar pilnu banku un 100% tagad uz savu inovatīvo ideju, kas tev nesīs lielo miljonu. Nē, vienkārši mēs arī joprojām ar Eināru esam pamatdarbos strādājuši cilvēki, kuri vienkārši dara savu ideju attīsta paralēli, maziem soļiem, tikai arī kaut kādu laiku apakaļ dabūjot to, beidzot to point break zero kaut kādu punktu un break even punktu. Jā, redz, arī joprojām mācos. Paldies finanšu mentorai Anželikai. Bet ar to domu, ka esmu dzirdējis un redzējis stāstus, kur protams, kad ir svarīgi, ka tā sirds ir iekšā, bet ja tu tur meties ar pilnu galvu un visām savām finansēm, tad ir baigais stress par to, vai tas atmaksāsies, vai man būs rītdien ko ēst, un tad tu sāc arī palikt tāds ļoti diezgan agresīvs pārdošanā, un es domāju, ka mums tas vieglums iespējams nāk no tā, ka tā kā, mums ir joprojām savi pamatdarbi, vienkārši šī ir tā lieta, ko mēs darām paralēli, kur mēs mēģinam attīstīt tā, lai tad viņa pati sevi arī atmaksā un pati sevi arī aug uz augšu, un iespējams, jā, ka varbūt sākumā
sākumā nav tā labākā doma, tā kā, iet tajā iekšā uz pilnu banku, bet vienkārši lēnām, paralēli čibināt, sistemātiski tam pievērsties un vienkārši noteikti būs kaut kāds punkts, kurš pienāks, ka tu sapratīsi, ka, hei, šis tas brīdis, kas var atteikties no sava pamatdarba, jo beidzot man tā biznesa ideja sāk ienes pietiekami daudz ienākumus, lai veltot mazliet vairāk tam laika, tas jau arī nodrošinātu man tāds, tādu iztikas minimumu. Tā kā jā, varbūt nepopulārs ieteikums, bet, es ietu šādu ceļu. Atkarībā no idejas, kas tev ir, jā, cik tu ļoti, man liekas, un pēc tam iespējām, es domāju, bet jā, ievajag tas, ja tu paņem no tā, ko viņi stāstīja, tad tu vari paņemt, respektīvi, kaut kādu, bišķiņu tā prātīgāk pie tā viss pieiet, jā, un baigo uzsvaru neuzlikt uz tās, jā, ka tev var uzreiz jau jābūt tādai peļņai un visam pārējiem noteikti, jā, tas tās palīdz. Un te es atceros izmantot savu mīļāko teicienu, pirksti visos pīrāgos. Tev ir tas viens pirksts pamatdarbā, kas tev silda, kas tev dod kaut kādus, ienākumus savām biznesa idejām. Tad otru pirkstu tu vari kaut kādā, haltūriņā vēl, gūt kaut kādas lietas. Un tad tev ir tas trešais pirksts, kurā tu investē un skaties, kā attīstās tava ideja. Tā kā pirksti visos pīrāgos, man liekas, ir tāds labākais biznesa modelis. Es neesmu par šādu modeli dzirdējis, iespējams, tas ir mans izgatavojums. Autortiesības, Jolanda Manavici, lūdzu. Highly recommend. Jā, pirksts visos pīrāgos es izmantošu, nebija dzirdējis tā terminoloģija, bet šis ir labs tips. Klau, vai esat bijuši Ņujorkā? Vēl nē. Es esmu tikai no ostas puses redzējis brīvības statuju, jā, bet tā pats nāk. Bet, filmās redzējuši tos trakoto Wall Streetu, visu, kur tie lielie billboardi, vai ne, tur viss kaut kas. Jā. Un, ja jums iedot vienu to billboardu uz jums pa brīvu uz vienu dienu, ko jūs tur liktu? Man, protams, gribas uzreiz nerātni pajokot, bet nedrīkst. Mums ir šāds atbildes. Nav tik strikti. Man labs stuff from Latvijā, kaut ko tādu, nezinu, tādu katrā ziņā. Baltic Surf, it exists. Līdz katru dēli, jā, tieši tā. Jā. Noteikti kaut kāds, kur mēs bučojamies, un mums ir dēls pa vidu. Instagram reāli profilu linku vienkārši. Tas ir cik daudz. Labi varianti. Es to bučošanos dēli un kaut kur vēl uzrakstu Baltic Surfing, it exists, sapratu. We can do it. We're doing it. Google. Es jau biju domājis, ka jūs teiksiet kaut kādu, tur make Baltic Surfing great again. Tur. Tev ir viens, kas tur to stāsta, jā. Jā. Bet jūs arī runājat daudz par grāmatām. Ja jums būtu iespēja, sarakstīt par ko grāmatu, kā jūs grāmatu sauktos? Ievai viens no variantiem ir, es saprotu, visi pirksti pīrāgos, bet varbūt ir vēl kāds variants. Kā jūs saucat savu grāmatu? Kā to grāmatu pirktu? Ja tu ieraudzi grāmatu nosaukumu pirksti visos pīrāgos, tad gribēsim par kādiem pīrāgiem iet rūti. Man bailes, ka cilvēki domā, tā ir bišķi cita tipa grāmata. Vai ne? Tas skaidri jānodefinē, kas ir pīrāgs šajā gadījumā, jā. Kāds tev varētu būt nosaukums? Es nezinu, Eināra tēta memoāri. Tas tā kā kopotie raksti. Es nezinu, ka tu sasniedz 40 gadu vecumu, tad jau viss ieslēdzās kaut kāds, nostalģiskais vai ne, saldsērīgais un vispārējais, tagad to varbūt grāmatā diezgan labi var realizēt. Atskatīties uz Gribas, jā, atskatīties, jā. Lēnārs teica, ka viņam ļoti mīļa grāmata ir Mumins, un patiesībā visas Mumina sērijas viņš vairāk kārt pārlasījis, tāpēc tas Eināra teica jau ir Mumina teicis, vai ne? Jā. Esmu grāmatu cilvēks bijis. Varbūt tas vēl tagad, jā. Kaut kā tā. Okay, un ja tu tevējā pīrāgs un Eināram kopotie raksti, jā? Kopotie raksti, jā, memoāri mani. Okay. Ļoti labi. Bāc, mēs visiem varētu ļoti daudz runāties, bet man ir atkal dusmīga producente paralēli. Es neesmu vispār. Es esmu ļoti priecīga jums klausīties, un es pierakstu visos pīrāgos. To mēs noteikti kaut kur... Tas būs šī podkāsta viss. Podkāsts nosaukums ļoti labi. Būs. Jā. Tas būs šī bet mēs to body language atpazīstam ar Eināru. Mums tāds jau ir, jo te sarunai, tādu uz noslēgumu. Pāris vēl ātrie jautājumi, bet viens tāds netika ātrs ir, vai ir kaut kas tāds, ko mēs jums nepajautājām, bet vajadzēja pajautāt? Ka jūs gaidījāt vai ko?
Es nezinu. Tad jau laikam nē. Mhm. Ievai varbūt tās ir kaut kāds. Mhm. Ko tu tagad? Nē, es domāju, ka zikā, tās mazie bits un pieces jau noteikti visur tā parādījušies un ieiet iekšā. Protams, ka mēs daudz un mīļi varam stāstīt par to pašu, laikam, par to surfošanas dēļ, to produktu, jā, kad, bet tomēr mēs arī jau stāstījām, jā, ka viņš tajā Baltijas jūrā, jā, ka varbūt tas, ka viņi arī ir dažādi garumi, ir dažāda līmeņa, tā kā tiem, jā, surfotājiem, tā, varbūt par to, ka ļoti daudz arī tiešām izsver varbūt par to, jā, ka tiešām, liekas tāds, ļoti daudz ir tas skepticisms, un tā ir īstenībā arī mūsu bijspējas pieredze, vai ne, ka mēs bijām gaidījuši tādu varbūt lielāku, nezinu, žūrijas tādu pozitīvu prieku un wow par mūsu ideju, vai ne, teiksim, kas bija bijspējas pēdējā noslēguma prezentācijā, bet, es domāju, varbūt tur gan tas attālinātais formāts nospēlēja varbūt netik labi, un jā, un ka tā kā, un ka tiešām mēs atcerējamies to, ka mēs tik ļoti tajā dzīvojam iekšā, vai ne, kad mums jau liekas tā surfošana, taču viņa it exists. Jau sen jau vairs tas nav jautājums. Un tas, ar ko mēs joprojām daudz saskaramies, tiešām ar to tādu skepticismu, kāds sakars, tā kā, Latvijā surfošana, vispār tā kā, tā kā, nav īstā vieta vispār, kur to darīt, taču tas vispār nenotiek, un, protams, ka tas, mēs jau sen esam to sapratuši, ka arī vēl daudzus gadus uz priekšu viena no mūsu primārajām misijām bija vispār tā kā popularizēt cilvēkiem to, ka jā, Latvijā var surfot, un arī Summer Sound festivālā, ko mēs piedalījāmies, tas arī bija tāds slogans, ko mēs uzlikām, kad ar to surfošanas dēļ, ka jā, Latvijā var surfot, lai cilvēki atnāk pajautā, čista? Nē, nevar. Mēs tik tā vienkārši pat. Jā. Un tas varbūt arī tāds interesants aspekts, vai ne, kad pat tie kolēģi arī, kas, teiksim, startēja ar miso pastu vai tādām Latvijā netipiskām lietām, kā surfošana, kā miso, kā vēl kaut kas tā kā, jā, arī Latvijā var pilnīgi jebko arī to, kas nav tipisks mums, te nav obligāti jābūt speķmaizai, un tev nav obligāti jābūt adīšanai. Tu vari izvēlēties arī tādas pilnīgi Latvijā netipiskas lietas un realizēt viņas no biznesa perspektīvas, bet, ir jārēķinās ar to, un par to nav jāapvainojas, ka cilvēki līdz ar to tev visu laiku ir jāizglīto par to, ka šis ir reāli, tas notiek. Ļoti labs. Labi, tad ātrie tādi jautājumi izskriesim cauri, kur jums katram jāatbild ar vienu vārdu. Kafija vai tēja? Kafija. Labi. Agri rīt vai vēlās naktis? Vēlās naktis. Es agri rīti. Kaķi vai suņi? Suni. Plānojam suni, gribam suni, jā. Man ir Francijas. Suns surfos. Ir jau tāds, ir tie, kas tur sēž uz Kalifornijā sacensības notiek, kur vestītēm viņi saģērba un uz garajiem dēļiem iestumj, un viņi surfo, jā, godīgi surfo. Tas katru gadu notiekās. Bet tur, man liekas, ir tāds mazos. Viņi var atrast YouTube. Viņš vispār, jā, iegooglēt to. Dog surf. YouTube arī, jā, Dog Surfing Championship, kaut kas tāds Kalifornijā. Bet viņi ar saimniekiem vai vien paši? Saimnieki kaut kur krastā, man liekas, viņu vestītēs visi ir, vai ne, lai viņš tur neaiziet pa burbuli tur kaut dziļumā, un viņas iestum, viņš jau viegls, viņš kā stāv, viņam līdz ar 4 kājas, 4 punkti, un viss, un darbojās tā kā. Salds vai skāps? Sāļš. Labi. Salds noteikti man būs. Salds, jā. Introverts vai ekstraverts? Ekstraverts arī, jā. Rakstīt vai zvanīt? Šis ir grūts, bet liekas kaut kā varbūt rakstīt. Zvanīt labāk. Tas ir paudžu atšķirības. Tas ir reāli pētījumi par to, ka jo vecāka paudze, jo vairāk dot priekšroku. Nesen bitei bija pētījums par to, kuras paudzes zvana, kuras raksta. Mums ir liela atšķirība. Pilnīgi noteikti. Viņš dzird emociju. Ko tu gribi no viņa? Jā, tu gribi, cik cilvēkam, kurā vecuma kategorijā viņš ir pajautā šo jautājumu. Arī čo jaunākai paudzei, jā. Pizza vai burgers? Garāla pizza, vai ne? Es noteikti, es ar pizzu vairāk, tā kā jā, pizza būtu foršāks. Dalīties ar vairāk. Liepāja, man liekas, tagad atvērās jauna pizzas vieta. Kaut kādu jūs esat bijuši, viņi ir laba? Nē. Nosaukumu, nezinu. Nezinu, Summer Soundā uz Instagramā viss tur gāja. Sūti WhatsAppā, aiziesim kopā. Tā būs tā vieta, kur var izmaksāt pusdienas. Viss. Ļoti labi. Tā, vēl mums lietas vai sniegs? Wow! Es domāju, sniegs labāk, varu vismaz uzsnavot normāli. Laikam jau sniegs, jā, jo sniegs netraucē iziet ārā un pabaudīt dabu. Lietas varbūt tā. Uzstāpot arī var sniegā īstenībā, ja tik jūra vaļā ir.
Tā kā Liepājā, var teikt, ir abi vilciens vai lidmašīna. Lidmašīna. Jā, noteikti īsāks laiks ceļā, ja var. Vilciens. Es tā kā vienmēr ņemtu vilcienu. Labi. Pēdējie divi. Karsts vai augsts dzēriens? Augsts, ne? Augsts, jā. Labi. Un zelts vai sudrabs? Nu jau sudrabs. Kādreiz bija zelts, bet nu jau sudrabs. Kā saka, klusēšana zelts, un kas bija sudrabs? Runāšana. Tāpēc jau laikam ir tas sudrabs. Man platīns, es paņemšu atbildē, es nezinu. Tikai jau, lai tev tā iedod, dažreiz zelts un sudraba arī, nu, tā kā liek ar pirmo un otro vietu. Tas ir interesanti, kā mēs katrs kuru lietu, kā mēs redzīgi pamanam, cits to pamana kā pirmo, otro vietu, cits to pamana kā savu aksesuāru, cits to pamana kā klusēšanu. Nu, tas tā. Tas vienkārši interesanti par mums cilvēkiem, kā mēs domājam. Jā, jo es tiešām domāju par aksesuāriem, jā, tikai. Jā. Man tā svarīga uzvara. Jā, tas viss ir ok. Mēs daudz esam runājuši, pareizi un nepareizi atbilžu neeksistē, vai ne? Noslēguma jautājumi pēdējie divi, ko mēs pilnīgi visiem jautājam. Jums ir bailes no kaut kā? No dziļuma. Lai cik absurdi Sērfotājiem. Jā, lai cik absurdi arī nebūtu. Nē, ir tāds, bet es mēģinu to pārvarēt arī pats. Un tāds, ja tas vilins, ka tas vilnis ir, viņš dziļāk arī lūst. Nu, es peldēšu iekšā vienalga, pat man es apzinos, ka tur apakšā viss kaut kas dzīvo vai nedzīvo, zin kā. Tā kā, jā, tas tāds mini cīņa ar manām kaut kādām tādām lietām. Tā kā. Un es vēl strādāju jūrā uz kuģiem, tagad tas arī nepalīdz. All right. Manas bailes noteikti ir no tā, ka man liekas, ka šī dzīve ir amazing un viss tas, ko mēs darām, ir amazing. Tā kā, ka zikā ir tā sajūta, ka pats viss ir tik labi un grūtam noticēt. Nu, tās bailes ir no tā, ka tu saproti, ka vienā dienā tas viss var, ir kaut kādas traģēdijas, kaut kādas situācijas, kas var notikt, ka vienkārši, ka tev pēkšņi to visu var atņemt. Un mans bailes saistās ar to, jā, ka viss ir tik foršs un es tik ļoti mīlu visu, ko mēs darām, kad jā, kaut kādā brīdī tas varētu vienkārši tikt atņemts. No tā gribas ļoti, ļoti to nosargāt. Tā. Tā ir tipiska baile cilvēkiem. Tā kā viss, es normāli. Viņa ar piedod. jā, viss. Bet klausieties, un kā jūs gribat būt zināmi pēc 5-10 gadiem? Ar ko mēs gribētu būt zināmi? Sērtu kultūras kaut kādas, nezinu, attīstītāji, varbūt tās saliedētāji, varbūt tās mūsu to mazo burbuļu, kas ir daudz un dažādi, vai ne? Īpaši ar ūdens sporta saistībā, tā kā... Es redzu, jā, ka tā kā saistībā ar sērfu arī kaut 5 gadu laikā mēs gribētu arī panākt arī par sevi tā kā lielāku to, tā kā jā, tādu, pazud man tas to reputāciju tādu, laikam jā, kad mēs tiešām esam šeit uz ilgu laiku, ka mēs esam uzticami un ka tā kā mums ir interesi arī palīdzēt, nezinu, sērfošanas čempionātu organizēšanā un dažādu pasākumu, tā kā, mēs esam ļoti atvērti tā kā sadarbībai un jebkam, kas tā kā var to sērfošanas kultūru uz augšu celt un tā kā šobrīd arī, tā kā, mēģinam to darīt maziem soļiem un kaut kā jā, ka pēc tiem 5 gadiem vienkārši, ka mēs esam tādu vēl, tādu plašāku atpazīstamību un stabilāku savu pozīciju tā kā tajā sērfošanas lietā. Jo es redzu arī to, ka arī mēs pēc 20 gadiem esam tādi sirmi, iespējams lokācija ir tas pats Juliāns Pagalms, un mēs esam varbūt tā must-have vietiņa, ko, es būšu sirma, jā, tajos. Ko tad tu sirma? Un ka mēs esam tā must-have, tā kā šobrīd, piemēram, Liepājā ir bulanžērija, tāda populāra kafejnīca, kas ir tāda must-have vieta, kur vienmēr aizbraukt, un tad, cilvēki brauc uz Liepāju, viņi zina, ka noteikti jāaiziet uz Vērtībordas darbnīcu, jo tur ir tā kā interesanti, un tur tas tā kā, nezinu, tas trakais pāris, vai ne, kas tā kā atbalsta to sērfošanas kultūru, tā kā jā, noteikti ar šo. Jā, ko viņi teica? Piedrojās. Super. Nu tad gribās novēlēt, lai jums tas izdodas, un tiekamies Viļņos un ielās, jā? Čau! Liepājā. Un mūsu darībās, jā, noteikti gaidām ciemos. Kristap Luīze, visus pārējos droši seko, nāc ciemos. Paldies, ka atnācāt. Šis podcasts ir tapis sadarbībā ar RSU studentu mēdīju Skaļāk, un mēs gribam teikt lielu paldies Martai Hercei par atbalstu.